Uztaisīšu nelielu pārskatu par vakardienas trading sessionu. Treidoju SNQ un izmantoju ACT konceptus. Visus fair value gapus, order blokus, liquidities un jā. Šīs video plāns ir vienkārši pāriet pāri, pastīties, kas notika, vai bija kaut kādi entry. Un jā, pirmais, ar ko es sāku, tas ir ar daily bias. Un daily bias ir tas, kur es domāju, ka cena ies vai nu uz augšu, vai nu uz leju. Es izanalizēju, sāku uz daily charta. Jā. Tātad šis ir daily charts. Šī ir vakardienas svece. Un sāku es savu analīzi 16.10, jo 16.30 atveras New York sessions, un tad viss sāk treidot, un ir liels volumes, un notiek moves. Un tad, kad skatījos, tā svece bija apmēram te, pirms 16.30 pēc Latvijas laika. Un jā, pirmais, ko es atzīmēju, ir tas, ka aizvakardienas, tas sanāk trešdienas lows, daily lows, nebija teikots. Un arī highs nebija teikots. Tās bija divas svarīgas lietas, ko vajag atzīmēt, jo tie ir strong liquidity pooli, jo tajā apakšā ir liquidities. Zem katra low un zem katra high ir liquidities. Tur ir sell stopi, buy stopi un jā, pēdējiem viss. Sāku ar daily chartu, atzīmēju previous day low un previous day high. Pēc tam dropojos uz 4 stundu chartu. Šī sveces vēl nebija, un šī vēl tikai bija apmēram kaut kur te, vai pat zemāk, te kaut kur. Jā. Un, ko es atzīmēju, tas ir šīs fair value gaps. Un bija ļoti laba reakcija no viņa. Mēs viņu respektējām. Un tas uzreiz lika domāt, ka mēs iespējams būsim bearish. Tātad cena turpinās kustēties uz leju uz šiem lowiem. Jā, tas pirmais, ko es atzīmēju. Pēc tam es atzīmēju šo stundas fair value gapu arī, jo es gribētu redzēt, lai cena turpina kustēties uz leju, es gribētu redzēt, lai šīs stundas fair value gaps holdo, un lai no viņa ir kāda reakcija. Bet pats svarīgākais, ko es pamanīju, jau uz 30 minūtēm, tas, ka Asian lows, ir 4 sessioni, ir New York session, ir New York PM session, ir Asian session un ir London session. Tad, tas ir vienkārši tad, kad šīs pasaules daļas treido. Un, ko es atzīmēju, pats svarīgākais bija tas, ka mēs pirms 9.30 jau bijām paņēmuši šo liquidity poolu, ietreidojuši viņā, un session low un session high, tas ir strong liquidity pool, un tāpēc man bija svarīgi, lai šīs vienas stundas fair value gaps holdo, un tā kā, ja viņš neholdo, tad šis bija tas liquidity pools pēdējais, uz ko mēs tiecāmies, un previous day low noteikti netiks paņemti. Un tāpēc es uzreiz arī atzīmēju London high, kur cena varētu
kustēties. London Asian Lows. Jā. Un kas vēl ir, vienmēr pastos S&P. Un kā redzam, mums šeit ir SMT. Kā to saprast, tas ir S&P viņu nepaņēma, neietreidoja, bet NQ teikoja šo low, un tad mums rodas SMT. Te ir tāda līnija uz leju, bet šeit ir šāda uz augšu. Un palielam, tad Tad 9:30 atvērās New York Sessions, un kā redzam, mēs vienkārši ekspandojām uz augšu, nerespektējām 1 stundas fair value gapu, un arī īsti nebija enterija uz London highiem, lai teikot šo liquidity. Jāsanāk, Asian lows bija tas pēdējais liquidity pools, un mans bias bija bearish, bet es nekad 100% nepieturos pie bias, viņš jebkurā brīdī var mainīties, kā es teicu. Ja šīs 1 stundas fair value gaps holdos, tad palikšu bearish, ja ne, tad targetošu šos London highs. Šos London highs, šo te internal high. Un tad dropojam uz 1 minūti, pastīsimies, kas notika 9:30. Rekord 9:30. Kā redzam, vienkārši ejam uz augšu. Nekā tāda. Un, kamēr mēs gājām uz augšu, mums bija daudz fair value gapu. Šis. Un mans bias bija bullish uz augšu, vispār treidot, tuvoties uz šiem previous day high, uz šo low resistance liquidity. Un mēs vēl nepaņēmām šo liquidity internal high, un, kā var teikt, tā uztaisījām relatively equal highs, un tas arī ir strong liquidity pools. Es pastījos 15 minūtēm, vai mums bija kāds fair value gaps, un mums bija šīs te fair value gaps. Šo es izdēsīšu, jo mēs viņu nerespektējām. Šis ir tas 4 stundu fair value gaps. Un tad vēl uz 15 minūtēm mums bija šīs te fair value gaps. Un, ja es gribēju redzēt, lai cena ietu un kustētos šiem internal highiem, equal, relatively equal, Equal būtu, ja viņi būtu pilnīgi vienā līmenī, bet viņi ir gandrīz vienā līmenī, tāpēc viņi ir relatively equal. Un tāpēc es gribēju redzēt, lai šie fair value gapi 15 minūšu holdotu un cenu viņu respektētu. Un kā redzam, kur mums ir cena ietreido lejā.
Šos arī izdzēsīšu, tas ir London Highs, un no viņa mums īsti nekāda reakcija nebija. Rekur, uz šīs sveces izveidojās šīs 15 minūšu fair value gaps. Un tas mums strādā kā sell side liquidity. Un es gribēju redzēt, lai cena atpakaļ uzteido līdz šiem internal highiem. Un rekur būtu man centerīs. Šos nodzēsīšu, lai nejauc bišķi galvu. Ietirdzējām abos 15 minūšu fair value gapos. Teikojām sell side. Un tajā pašā laikā izveidojām šo te fair value gapu. Un tagad, basically, ko es gribēju redzēt, ka cena viņu nerespektē, kas arī te notika, šis bodies aizvējās virs viņas. Sell side mēs teikojām, 15 minūtes mēs respektējām, bija reakcija no viņa ļoti diezgan laba. Un man centerī long position bija te, stop loss es liku te, un targetojos šo internal high. Un šis bija tāds mans enterīs. Stop loss es liku šeit, jo te ir fair value gaps, un ja cena patiešām dotos augšā, tad šīs fair value gaps, šo fair value gapu cena respektētu un no viņa dotos uzreiz augšā. Un ja nē, tad noteikti mēs hitotu šos te lows, un es būtu nepareizs par savu mūvu uz augšu. Un kas vēl bija svarīgi, mums bija SMT. SMT, kā redzam, un kur mēs esam? Tūlītās. Rekur ir tie lovi. Un rekur mēs viņus teikojām, bet uz NQ mēs to neizdarījām. Jā. Uz S&P bija šādi. Un tas arī bija signs, ka mēs dosimies augšā uz šiem te hājiem. Jā, tas arī būs viss. Ceru, kādam noderēs. Varbūt par kaut ko pamācīties no šī visa. Jā, tas arī viss.